Tu esi, tu vari. Šie 4 vārdi salīdzinoši īsā laikā kļuvuši kas vairāk par reklāmas tekstu. Vai Londonas paralimpiāde izmainījusi arī Latvijas sabiedrību? Un kāda būs mūsu paralimpiskā sporta nākotne? Par to šodien raidījumā. Kopš tiem laikiem, kad pie mums invalīdu it kā nebija, vai viņi nebija redzami, kad parasta lieta bija novietot auto invalīdu stāvvietā, daudz kas ir mainījies uz labo pusi. Arī Londonas paralimpiāde kaut ko ir mainījusi gan sabiedrības attieksmē, gan valsts lēmumu saturā. Amatpersonas rīko kopīgas pieņemšanas mūsu olimpiskajiem un paralimpiskajiem sportistiem. Cilvēki seko līdzi izlases startiem un rezultātiem. Vai tu kaut ko zini par paralimpiskajām spēlēm? Es būtu gribējis skatīties, bet par nevienu kanālu, ko es zinu, nerādīju. Vai tu zini arī par mūsu sportistiem un kā tiem gāja un kādas uzvaras vai medaļas? Es zinu, kad laikam mūsu lodes grūdēs dabūja zelta medaļu. Aigais Hapinis, ja nemaldos, viņam ir 2 medaļas, zelts lodes grūšanā un sudrabs diskamešanā. Kā pārējiem vai par pārējiem sportistiem arī kaut ko zinat, kā tiem veicās? Tā plus mīnus. Zinu, ka vienam jāšanā, paralimpiskā jāšanā ir 4. vieta, ja es nemaldos. Lai arī Londonas spēļu laikā skatītāju tribīnēs bija tikai 1 vai 2 Latvijas karogi, interneta vidē šīm spēlēm sekoja daudzi tūkstoši Latvijas līdzjutēju. Un tie nebija tikai sportistu tuvinieki un draugi. Pateicoties plašajai reklāmas kampaņai pirms spēlēm, par paralimpisko sportu uzzināja plašāka sabiedrība. Es domāju, ka Latvijā ir tāda nedaudz problēma varbūt no vecajiem laikiem, kad mēs drusku varbūt kautrējamies vai baidamies no cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Daudzās attīstītajās pasaules valstīs lieli un vareni komerc uzņēmumi uzskata to par savu godu, un cīnās par tiesībām atbalstīt gan paralimpiešus, gan cilvēkus ar īpašām vajadzībām. Mums šis ceļš jānoiet. Kā jūs domājat, vai ir salīdzināmas olimpiskās spēles un paralimpiskās spēles? Vai tās ir līdzīgas, vienādas, kādas tās ir jūsuprāt? Droši vien, ka tās ir līdzīgas. Vienkārši lielajai olimpiādē ir vairāk cilvēki, kas seko, lielāka ažiotāža, lielāka darīšana apkārt. Un paralimpiskajām mazāk tie cilvēki, kas interesējās, droši vien arī mazāk cilvēku, kas varbūt iegulda naudu viņās, kaut kā tā. Ar kampaņas Tu esi, tu vari iedvesmojošām fotogrāfijām, video rullīšiem un intervijām medijos mūsu sportisti kļuvuši daudz tuvāki, gandrīz kā draugi un ģimenes locekļi. Reklāmas aģentūra Mūz, kas veido šo kampaņu, un tās radošais direktors Ēriks Stenzinieks ir pārliecināts, ka pretēji uzskatam, ka cilvēki ir cīniski, sabiedrība tomēr attīstās humānisma virzienā. Pirms 300 gadiem tev varēja sadedzināt ugunskurā par to, ka kaimiņam govs bija norāvis pienu, un tu biji burvis. Pirms 100 gadiem, 120 gadiem tev Amerikā uz ielas kaubojs varēja nošaut par to, ka tu ne tā paskatījies. Pirms 50 gadiem melnie nevarēja braukt vienā autobusā ar baltajiem. Tagad kopumā tomēr lietas notiek. Sabiedrība virzās lielāku humānismu virzienā. Mēs domājam, kas vislabāk varētu iemiesot ideju. Tu esi, tu vari. Ja? Tā kā tāds mazs iedvesmojums sabiedrībai. Nav jau viss tik slikti. Jo ja šitie džeki un dāmas var, tad tu tiešām vari darbu sameklēt vai atmest pīpēšanu vai, sākt veselīgu dzīvesveidu vai sākt apciemot vecmāmiņu, darīt vienalga ko un neteikt, ka tas nav iespējams. Ja arī tās varbūt mūsu reklāmas kaut kādā veidā kaut vai par milimetru vai par 1 grādu pamainīja skatu punktu Latvijā uz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, to nevar novērtēt naudā. Ir lietas, ko nevar, bet ir lietas, ko var novērtēt naudā. Latvijas valdība solījusi, ka turpmāk par medaļām vienādi prēmēs kā olimpiskos, tā paralimpiskos čempionus. Pilsētu vadības sniedzot godarakstus un prēmijas, sacījuši paldies sportistiem un viņu treneriem. Bija ļoti interesanti vērot, kā kampaņai uzņemot apgriezienus, tā paralimpiešu tēma ieguva publicitāti, kā viņi uzaudzēja muskuļus, kā viņu viedokli sāk ņemt vērā. Pirms 4 gadiem pat tiesības sargs, kuram tika iedots izvērtēt, vai ir taisnīgi paralimpieši saņem 4 reiz mazāk naudu par olimpiešiem. Tas viss kārtībā, tas kā var būt. Tagad kaut kas liels ir sakustējies, un tas arī ir spēcīgs signāls cilvēkiem, kuri šobrīd ir ar
īpašām vajadzībām, bet vēl neapzinās savu potenciālu. Viņiem šķiet, ka viņi ir nolemti mājās sēdēšanai un ko tad tur, nezinu, televizoru vērošanai visu atlikušo mūžu. Nekas tam līdzīgs. Tas arī ir signāls citiem sponsoriem un atbalstītājiem. Tur vieglāk piesaistīt finansējumu. Un faktiski tāds invalīdu un paralimpiešu koncepts viņš ļoti, ļoti iesakņojās sabiedrībā. Protams, viss ne tuvu nav ideāli un visticamāk arī nebūs. Par finansējumu paralimpiskajam sportam vēl nāksies pacīnīties. Un vienmēr būs kāds, kurš teiks, ka paralimpiāda tas nav nopietni. Tā tikai tāda fiziskā rehabilitācija cilvēkiem ar invaliditāti. Tomēr, ja paralimpiešus atpazīst uz ielas, viņiem vēl veiksmi un sociālajos tīklos tu vari kustībai seko vairāki tūkstoši cilvēku, tad ledus ir sakustējies. Ja mēs redzam, ka sociālajos tīklos cilvēki ar invaliditāti uzdot jautājumus par to, kur es savā reģionā varu nodarboties ar sportu, tas viss liecina, ka ir gan daudz vairāk sabiedrība informēta par paralimpiskajām spēlēm, vai vismaz cilvēki ir vairāk dzirdējuši par to, ka tādas notiek, par to, ka Latvija piedalās šajās spēlēs, gan arī ir vairāk publiskajā telpā novadīta informācija par to, ka arī cilvēkiem ar invaliditāti ir dažādas iespējas nodarboties ar sportu, ka šie sporta veidi ir ļoti dažādi un arī diezgan netradicionāli. Ar šīm paralimpiskajām spēlēm gan bankas Citadele sadarbība ar Latvijas paralimpiešiem nebeidzas, un arī kustība Tu esi, tu vari, ko aizsākām, arī tā nebeidzas, arī tā turpināsies. Un viss šī drosmes un uzdrīkstēšanās popularizēšana, to mēs turpināsim darīt un attīstīsim šo kustību jau arī vēl plašākā tādā arī tematiskā mērogā. Lai nokļūtu līdz medaļām, sportistam jāpieliek daudz pūļu un nopietni jātrenējas. Tomēr pats pirmais solis ir iziet no mājām un sākt kaut ko darīt, jo tieši sporta nodarbības ir efektīvākais rehabilitācijas veids, kas ar laiku var kļūt par profesionālu dalību paralimpiskajā sportā. Kā liecina paralimpiādas kopējie rezultāti, šīs spēles ir iegūšas profesionālu statusu. Jau pēc 2 gadiem Sočos notiks ziemas paralimpiāde, un iespējams, ka šajās sacensībās pēc ilgāka pārtraukuma atkal startēs arī Latvijas sportisti. Līdz šim ziemas spēlēs mūsējie startējuši slēpošanā. Šoreiz cerības uz kerlingistiem. Domājam un ceram uz saviem kerlingistiem, jo viņiem tagad būs novembrī atlases pasaules čempions atkal Somijā, un viņiem ir visas iespējas, lai viņi varētu iekļūt tajā Soču vilcienā. Šobrīd notiek sarunas par to, ka ziemas paralimpiskajās spēlēs vieta būtu arī bobslejam un staihokejam, kas pagaidām vēl nav paralimpisko spēļu sastāvā. Iespējams, ka Sočos šie sporta veidi būs parauga demonstrējuma statusā. Kamēr turam īkšķus par to, lai mūsu kerlinga izlase kvalificējas ziemas paralimpiskajām spēlēm, aktīvs treniņu darbs norisinās arī vasaras sporta spēļu veidos. Daudz kas ir atkarīgs no tā, vai ir sporta bāzes, kur ir trenēties. Tādā ziņā manai treniņu grupai ir ļoti paveicies. Mēs esam šeit Murjāņos, vēl mums ir Sējas sporta komplekss, šie tie 2 kompleksi, kur mums ir visas iespējas sagatavoties jebkura ranga sacensībām. To jau arī pierāda medaļas, kas jau ir jau 4 olimpiādas pēc kārtas. Treneris Aldis Šupolnieks, kas olimpiskajiem startiem sagatavojas Aigaru apini un dalībai Eiropas un pasaules sacensībās sportistus lodes grūšanā, diska un šķēpa mešanā, kā arī powerliftingā, atzīst, ka ceļš līdz olimpiādai noteikti ir garāks nekā 4 gadi. Vieglatlētīkā nav tā vieta, kur var atnākt šodien un rītā vinnēt olimpiādi. Tā nav. Tā lietuvieši bija lielās cerībās, ka viņiem ir sportists, kur ir 3 gadus atnācis bijis pie veseliem ļoti labs un likās, ka jau būs, viņi jau skaitīja, ka viņiem būs tās medaļas, rezultātā 6. un 9. vieta. Neiet tik vienkārši, vieglatlētīkā tā nenotiek. Ir darbiņš pa priekšu, ir jāieliek darbiņš, kapitāli, jāsavāc zināšanas.
Cerības piedalīties nākamajās vasaras paralimpiskajās spēlēs, kas notiks Rio de Janeiro, ir mūsu ratiņbasketbola komandai un arī stājhokejistiem, kas varētu piedalīties paraugu demonstrējuma spēlēs. Lai tā notiktu un nākotnē Latvijas himna spēlēs skanētu arvien biežāk, vajadzīgs nopietns darbs un tikpat nopietna sportiskā bāze, jo konkurence paralimpiskajā sportā ir liela. Invalīdu sports, cik es saprotu, ar katru gadu kļūst profesionālāks un profesionālāks. Ja. Tā kā, principā, arī paralimpika būs, domāju, pēc laika, teiksim, tā profesionāla sportistu tāds sajiets. Ja. Ja tur, teiksim, tā bez īpašas sagatavošanās tur iekļūt, laikam, vairs nav iespējams. Londonas paralimpiskajās spēlēs izcīnot zelta un sudraba medaļas, iegūstot labus rezultātus arī citās sporta disciplīnās, Latvija kopējā komandu sastāvā ierindojās 47. vietā. Tas ir labs rezultāts, un mēs varam lepoties jau ar 3-kārtējo paralimpisko čempionu. Mēs tagad gribētu uztaisīt kaut kādu jaunatnes komandu, kur tātad vecāki atved savu bērnu un pusaudzi, un mēs tad viņu ņemam savā apgādībā, un tad tie bērni dodās uz kādu sporta veidu, no sākuma droši vien vispārēji, kas viņiem patīk, un tad jau izveidotos kādu talantu komandu. Ja tad, piemēram, viens aiziet tur uz vieglatlētiku, viens uz peldēšanu, viens uz lokšaušanu, viens galda tenisa spēlē, viens ratiņtenistu, un tad tur kādi iekļaujās komandas sastāvā sēdvolejbolā, ratiņbasketbolā, stājhokejā un citos sporta veidos peldēšanā. Un tad, ja viņam patīk un viņš spēj, treneris to novērtē, tad viņš paliek tajā apritē, un tad ir jauniešu paralimpiskā vienība. Lai to īstenotu, Latvijas paralimpiskā komiteja lolo sapni par savu sporta centru ar stadionu, universālu sporta zāli, ledushalli un baseinu. Vienlaikus rosinot ideju par finansējumu piešķiršanu profesionālajiem paralimpiešiem. Un ja sportists no rīta līdz vakaram veiks to darbu, kas viņam sports ir, blakus viņam nebūs mācības, vēl kaut kādu papildu darbi, domāt, kā viņš iztiks, kā viņš samaksās rēķinu. Es domāju, ja to mēs panāktu un būtu minimāli 500 lati kaut kāda sportista mēneša alga, ja, es domāju, Latviju pārstāvēt paralimpiskās spēles vairāk sportistu un būtu labāks godalgs. Paralimpiskās spēles, tas ir jau valsts gods. Valsts skaita medaļas, ja, valsts atbalsts. Un skaidrs, ka lai katra valsts dabūtu šo te prestīžu, un tad tiek ieguldīti vairāk vai mazāk līdzekļi, jā, un tiek piesaistīti vairāk vai mazāk cilvēku, un līdz ar to viņš skaidrs, ka paliek rezultāti arvien augstāk, arvien grūtāk ir kaut ko izcīnīt, un kā jebkurā darbā, lai tu dabūtu panākums, lai tu būtu augšpusē, ir jāstrādā profesionāli. Labklājības ministrijas dati liecina, ka Latvijā ir apmēram 150 000 cilvēku ar invaliditāti, tomēr ar sportu nodarbojas 10% no viņiem. Cerams, ka līdzās mūsu paralimpisko medaļu skaitam nākotnē arī sportotāju skaits pieaugs vismaz vēl par 10%.